No Salaspils sporta nama Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas spēle aizdīs Rīgas Zeļi. Rīgas Zeļi uzņem Tallinas Kalev Audentes komandu. Lācis pret viņa aizsardzībā Rādiks lēnām tuvojās grozam muguru. Vairāk pagriezieni, pusāķu metiens un tieši Rādiks atklāja šīs spēles rezultātu. Džons veido aizsardz Paisis, dodās orgāni pa galu līniju, izspēles stūrī Rādiks un aizsardzībā Lācis bloķē Rādika tālmetienu. Tālāk uzbrukums turpinās. Džons, floaters no soda laukuma. Pinete atdod Vīksnem. Vigmārs Raimo tālmetiens. Raimo precīzi. Pirmie punkti Rīgas Zeļiem. Viņam 4. sezona Latvijas-Igaunijas līgā. Pirms tam 2 sezonas arī Liepājā spēlēt. Rādiks precīzi no tālienes. Pirms šīs spēles 5-13, ja zem 40% bijusi viņa precīzi. Tātad šeit Frants Lācis pārķer bumbu. Un Frants Lācis ieliek bumbu grozā no augšas. Roberts Demskis ar 24. numuru iesaistījies spēlē, viņam 3. iznāciens Latvijas-Igaunijas līgā šajā sezonā. Vēlreiz Lācis, Demskis soda laukumā. Izspēlē ārā Lācim. Lācis no tālmetiena līnijas, precīzi Francis Lācis. Demskis atgūst bumbu savai komandai, izspēlē ārā Vīksnem no stūra un 3 punkti. Strēlnieks. Demskis cīnās pa pozīciju, bumba Raimo iespēlē Demskim, Demskijs laba maiņa kustība un teicam norientējās šajā situācijā. Zeļi var pagūt izspēlēt pirmajā ceturtdaļā, bet tad pirmajam jābūt ir ātram. Berkoldam vairāk aizsargu veidot, Berkolds arī bumbu saņem, met no tālienes, Berkolds precīzi. Ķīkanovs veido aizsargu Paistē, piespēl Ķīkanovam. Ķīkanovs aiz vairoga, bet atrod veidu, kā gūt 2 punktus. 5 sekundes uzbrukumā. Vītolam jāmet ļoti tāls 3-punktu metiens un Juris Vītols ir precīzs. Zaudē bumbu Kalev komanda, Vīksne. Raivis vēl pat netraucē, Vīksne. Nespēja to noturēt, metiens neprecīzs. Vītols uz priekšu, Vīksne uzbruk, Vīksne precīzs. Vēlārām Vītolam, Vītols uz labo malu Pinetem. Vīksne. Vēl viens tālmetiens Davidam Vīksnem, Davids Vīksne precīzs. Jā, komandas zaudējumā pret Tartu komandu Vīksne palika uz 8 punktiem. Vēl vien noturēta aizsardzība Zeļiem, pretuzbrukums Juris Vītols ieskrienās, atspēl Vīksnem un Vīksne precīzi. Zeļu uzbrukums turpinās Vītols Pinetem, Pinet uz pretējo malu Lācim. Neprecīza piespēle, otrā kļūda pēc kārtas. Rīgas Zeļiem, Mūrs precīzi. Vairāk tomēr tādi uzbrukošie aizsargi, varbūt pat kaut kas starp uzbrukošu aizsargu vieglo uzbrucēju. Un Lācis ar Raimo. Šoreiz tikai Šmalts paši tādu neprecizitāti neļauj gūt punktus Kalev komandai. Šeit teicam izspēlē Zeļiem, Raimo pievieno vēl 2 punktus. 1-18 spēles rezultāts pēc pirmā puslaika. 33-18 pēc Franča Lāča bumbas trieciena grozā no augšas. Jūs Vītols Raimo precīzi no groza apakšas. Mamais pieteikts. Arī nav nācis. Tā kā principā ar vienu saspēles vadītāju šovakar izvēlējies spēlēt Juris un Braško. Precīzs uzbrukums arī Kalev komandai. Otrais pēc iemestajiem tālmetieniem vidēji spēlē Latvijas-Igaunijas līgā. Lācis labi spēlē groza apakšā. Vīksnes gal līnijas. Spēlē Lācis līdz apakšai un Lācis precīzs. Vīksne, labi, bumbu kustība pagaidām Zeļiem, bet īsti tā draudu grozam nav. Uzbrukuma laiks tuvojās beigām, jāstāsta grozu, Vīksne to arī dara, met no tālienes un vēlreiz precīzi Davids Vīksne. Kārtējs precīzais tālmetiens viņam. Raimo. Vīksne teicams, backdoors un Vīksne tries no augšas, 21. punkts Davidam Vīksnem. Pinete līdz apakšai. Vītols aizsarg no tālienes, Vītols precīzs. Komandas uzbrukums. Kēdus no tālienes, Kēdus precīzs. Galdiņš Vīksnem, Raimo. Lācis tālmetiens, Lācis precīzs. Jāsons klūp. Galdiņam pārķerta bumba, Galdiņš atspēlē Raimo gūst 2 punktus.
atklāta piespēle. Džons bija gatavs kļūda pēc kļūdas abu komandu izpildījumā. Nu šeit tā kā tad granātu pāri visam laukumam pārmet Raimo. Demskis saspēlējās ar Vītolu. Vītols met no tālās distances. Vītols precīzi kā Leo komandai. Otrā spēle pēc kārtas, kurā viņi uzstāda Rīgas rekordu, bet mums pa viņu rekordiem varbūt mazāk jāuztraucās. Priecāsimies par Zeļu uzvaru. Apsveicam Rīgas Zeļus ar 4. panākumu 5 spēlēs.